it kā tas sākumā liekas ļoti nevainīgi, jā, vienredzītas, varavīksnīte. Vai bērniem ir vieta šādā pasākumā? Viss, kas valdošai koalīcijai nav pieņemams, viss ir Putins, viss ir Kremlis. Viņi nepateica, ka viņi ir strādājusi pie organizācijas, kas bija tiešām anteniece komjaunatnes organizācijai. Uzbraucieniem un principā tādu psihoemocionālu nenoturību, es pat gribētu teikt histēriju, pati Bražas kundze atbildēja uz deputātu pieprasījumu. Un tas viss tiek pārvērsts ārprātīgākā farsā. Nevajag turēt visus pārējos par idiotiem. Ja? Cenas ir kosmiskas. Acīm redzot, mēs dzīvojam kaut kādās paralēlajās pasaulēs. Linda, es te pāris gadus atpakaļ pastāvēju malā. Es pats nepiedalījos, bet stāvēju malā tādai lietai, kas mums Rīgā ik pa brīdim notiek, tā saucamais Prides. Bija tas gājiens, un tas, kas mani pārsteidza, tas ir dažādu bērnu un nepilngadīgo skaits visā šajā pasākumā. Vai bērniem ir vieta šādā pasākumā? Nu, es domāju, ka nē. Un arī šodien mūsu frakcijas deputāti rosinājām, ka vajadzētu ierobežot bērnu dalību Pride līdzīgos pasākumos, ja, ka tas nav. Kas popularizē LGBT? Es uzskatu, ka mums jāpasargā mūsu bērni no šīs tādas ideoloģijas ietekmes. It kā tas sākumā liekas ļoti nevainīgi, ja, vienredzītas, varavīksnīte, viss krāsains, it kā tik rotaļīgs, bet patiesībā šī LGBT ideoloģija ir ar daudz smagākām sekām, kas iedarbojas vienkārši uz bērnu psihi un ar to, līdz kam tas var novest. Es aicinu skatītājs, jo jums ir nedaudz laika, noskatieties mūsu deputāti Ilzas Stabovas un Maijas Armaņevas uzrunas šodienas Saeimā par tēmu gan jauniešiem līdz 18 gadiem un bērniem aizliegt piedalīties šādos pasākumos, gan arī par tēmu, kas bija aizliegt mainīt dzimumu bērniem līdz 18 gadiem. Krimināla atbildība. Jā. Šis runas bija ļoti spēcīgs no Saeimas tribīnas. Nenožēlosiet, manuprāt, lieliski. Ko es vēlētos atzīmēt, ir tas, ka šo lēmumu pieņemšanā mūs atbalstīja ZZS deputāti, kas ir koalīcijas deputāti. Kāds šobrīd tas rezultāts, ka tas tiek? Jā, šobrīd šīs iniciatīvas ir nodotas tālāk Saeimas komisijām, gan likumprojekts par aizliegumu piedalīties Pride gājienos vai līdzīgos gājienos bērniem, jauniešiem līdz 18 gadiem, un arī grozījumi krimināla likumā par dzimumu maiņu arī saistīti ar tieši šiem LGBT jautājumiem. Tā kā nodot ir komisijā, tur šīs izmaiņas skar 3 dažādas likumus. Kas notiks ar likumiem tālāk, tas, protams, ir atkarīgs no komisiju vadītājiem. Šīs komisijas vada gan progresīvie, gan arī vienotības deputāti, jā, vai viņi ieliks atvilknē, vai viņi, teiksim, godprātīgi kaut ko darīs ar šiem likumiem, virzīs tālāk, tas jau ir atkarīgs no viņiem. Jā. Viņi var mierīgi arī ielikt atvilknē un nedarīt ar šiem likumprojektiem neko. Bet redz, kas interesanti, es klausījos arī vienu mūsu progresīvo partijas pārstāvu, kur uzreiz sāka ar to, ka redz, šis viss aizliegums, tas ir, kā viņi pateica, no Putina rokas grāmatas ņemts, ka tas uzreiz sāk rēgoties Kremlis un Putina aģenti. Man ļoti žēl, ka manipulē ar cilvēku prātiem šādā te veidā, ja? Jo viss, kas valdošai koalīcijai nav pieņemams, viss ir Putins, viss ir Kremlis, ir oligarhija. Šodien Saeimas tribīnē tas bija vērojams ne tikai pie jautājuma par LGBT, ja? Arī pieprasījumu izskatīšanā par Braži, kura sniedz deputātiem nepatiesu informāciju, stājoties amatā. Viņa noklusēja, ka viņai ir bijušas naudiskas attiecības ar mantinieci organizācijai, kas kādreiz saucās Komjaunatne. Viņi vienkārši nepastāstīja to, ja? Un viņiem tas liekas, ka tā drīkst. Tu jau atvēri nākamo tematu. Kas tas bija pa pieprasījumu, kas šodien bija? Tieši tas arī bija, kad Braža nesniedz patiesu informāciju deputātiem. Pirms viņa stājās ministra amatā, viņa nepateica, ka viņa ir strādājusi pie organizācijas, kas bija tiešām anteniece komjaunatnes organizācijai. Jau laikā, kad Latvija bija atguvusi savu neatkarību.
Un, ir jautājums, kādēļ par tādām lietām ir jāna, kāpēc viņi par tādām lietām klusē. Mēs esam sodījuši deputātus, kas samelo. Ja, par to, kādas ir valodu prasmes vai neprasmes. Izglītība, darba. Par izglītību, tā tālāk, par to daudz ko. Bet šeit, ja, vienkārši fascinējoši, kā vienotība metas aizstāvēt Braži, kā ar kādiem uzbraucieniem un principā tādu psihoemocionālu nenoturību, es pat gribētu teikt histēriju. Pati Bražas kundze atbildēja uz deputātu pieprasījumu, lai lūdzu precizē mūsu interesējošus jautājumus, ja, par šo te darba gājumu, ja, kas te tur īsti ir bijis. Ja. Un tas viss tiek pārvērsts ārprātīgākā farsā, ka šādi jautājumi deputātiem ir radušies oligārhu, ja, ietekmē, Kremļa ietekmē, un tagad kas tik nu vēl tur nebūs, tā pilnīgākā histērija. Ja. Un tas, manuprāt, tā ir pirmkārtām ļoti slikta zīme, ja, jo izrādās, kad ir kaut kādi īpašie cilvēki, kas drīkst sniegt nepatiesu informāciju, ja? Jo šobrīd jau Bražas CV ir izlabots ārlietu ministrijas mājaslapā. Tur parādās, ka viņi 3 gadus ir strādājusi šeit komjomtas mantiniecē. Es tā saprotu, vismaz šodien no tribīnas tāda informācija no Smiltēna kunga izskanēja. Tad kā tad? Tiešām viņi ir aizmirsusi, kur viņi ir strādājusi, kur viņi ir darbojusies. Ja? Tas viss izskatās tik lēti. Vienkārši, ja, pirmām kārtām, es domāju, ja viņi būtu godīgi atbildējusi uz konkrētiem jautājumiem, šī tēma tiktu slēgta. Bet šobrīd ir tā, ka vienkārši viņi pinās jau, ja, savos melos. Nē, nav strādājusi, ir sniegusi kaut kādus pakalpojumus. Ja, kādu pakalpojumu 90. gados? Tad kas tad ir bijuši? Kas tā par uzņēmēju darbības formu? Skaidrs, ka viņi tur strādājusi. Ja, vienkārši nevajag turēt visus pārējos par idiotiem. Ja. Medikamenti. Es domāju, ka nevienam jau nav noslēpums, ka mums ir tās cenas ir nesaprotami augstas, jo vienmēr ir tas mūžīgais salīdzinājums gan ar Igauniju, gan ar Lietuvu. Un šobrīd PVN zālēm ir 12%. Šodien tika rosināts samazināt uz 5%. Kā gāja? Protams, ka netika atbalstīts, jā, bet tas, ko mēs darām ar šiem rosinājumiem par samazināto PVN, mēs metodiski mēģinam norādīt uz to, nevis mēģinam, bet mēs norādam uz to, ka cenas ir kosmiskas, jā, gan pārtikai, gan arī medicīnas precēm, zālēm, tajā skaitā, jā, recepšu medikamentiem un tā tālāk. Jā. Cenas ir kosmiskas, līdz ar to ir nekavējoties valdībai jādomā, kā cenas samazināt. Jā. Un atkal, ko mēs dzirdam, jā, Siliņa televīzora ekrānā stāsta, kad cenas krītās pārtikai, jā, šodien uzkāpju Rēvitis, ja nemaldos, tas bija, kas uzkāps tribīnē un saka, nē, ar cenām viss ir kārtībā. Hosams Abu Mērī veicis lielisku reformu, ja. Zāļu cenas ir kritušās. Ja. Acīm redzot, mēs dzīvojam kaut kādās paralēlajās pasaulēs. Es nezinu, kur viņi iepērkās, ja. Kas tie pa veikaliem, kur viņi pērk, ja. Kas tās pa aptiekām, kur viņi pērk, kur tās cenas ir kritušās. Ja. Tas, ko es redzu, ka cilvēku pirktspēja krītās, jo vienkārši viss paliek nesamērīgi dārgs. Šitā, ja mēs turpināsim, tad būs šausmas. Jo, kas ir interesanti, atkal, ja tu paklausies to pašu jau no vienotību progresīvos, viņam viss ir labi. Mēs attīstamies, ejam uz priekšu, tas no vienas puses, bet no otras puses, viena lieta tas par zālēm, ko tu runāji, bet otra lieta ir tas, ka izskanējas no vienas amatpersonas informācija, ka mums ir jāslēdz viensēts. Ja kāpēc mums tas ir jādara, ja mums valstī viss ir tik labi? Jā, šis ir labklājības ministra parlamentārais sekretārs, kurš es pieņemu, neveikli izteicās pirms kaut kāda laika, jā, bet, saprot, nav dūma bez uguns. No kurienes šādi izteikumi, jā, par to, ka, ja tur kaut ko darīs ne tā vai tā, jā, apmēram nesavilksim jostas, tad tagad nogriezīsim ceļus uz lauku viensētām un elektrību uz lauku viensētām. Mīļie draugi, no kurienes cilvēkiem šādos amatos ir jādomā, ko jūs runājat? Vai arī, ja, ir kaut kādas atkal slēgtās tikšanās, kaut kādi pulciņi iespējams, kur cilvēki sanāk kopā politiķi, ja, kur šādi scenāriji tiek izspēlēti. Nē, mēs jau varam iesmiet par to, bet rodas jautājumi. Ja cilvēks tiešajā ēterā izsaka kaut ko tādu, tad acīm redzot, kaut kas tur ir. Un tad gribētos vienkārši saprast skaidru Evikas Siliņas kā ministru prezidents pozīciju,
jautājumos par to, kas tad mums notiek laukos. Ja? Vai mums ir pamats bažīties, vai tomēr tur ir stipri jāpiedomā par to, ko tad ar valdību saistītie personāži stāsta. Tiešajā ēterā stāsta savās intervijās, uzrunās, un kāpēc šādā veidā tiek tracināti vienkārši cilvēki.